Ja kāds cilvēks lidota istabā, tas nebūtu parasti vai saskana ar to, pie kā cilvēki ir pieraduši. Vai, piemēram, ja viņš ēstu uguni, tas ir pretēji dabiskām kārtība likumam un pretēji dabai. Bet, ja tu skrien 1 vai 2 stundas, tas ir normāli, tad lietas, kas notiek pretēji tam, pie kā cilvēki ir pieraduši, iedalās 4 kategorijas. Āja. Zīmē tā ir paredzēta praviešiem un sūtņiem ar pravieša sallallahu alaihi wasallam nāviem pravietības zīme ir noslēgušās. Un vienīgā palikusi zīme līdz pastāra diena ir Qur'an. Karama tā tik dota žēlīga kunga tuvākiem kalbiem wali. Tā ir kā svētība, ko Allah dod cilvēkiem, kuri ir sasnieguši viņa labpatikumu, paklausījusi viņa pavēlām un atturējušies no aizliegumiem un mīlējuši viņu. Piemēram, Allah pagodināja 4 imāmus ar to, ka viņš izplatīja viņu zināšanu, lai cilvēki tas pieņemt, izmantot un gūt no tam labumu caur gadsimtiem. Tāpat arī Imam al-Bukhari un Uvaisul Qarni, kura lūkšana tika pieņemta viņa izcēla labestīguma pret māti dēļ. Bet šīs karāma īpašnieks nedrīkst izmantot to kā pierādījumu maldiem, nedrīkst radīt savu personīgu ceļu un nosaukt to savā vārdā. Nē. Viņš seko pravieša sallallahu alaihi wasallam ceļam.